Čau, draugi, nu ko, diemžēl man nav sanācis ļoti sen uztaisīt nevienu video priekš savu YouTube kanāla, bet man ir daudz kas safilmēts, un diemžēl dēļ tā, ka tik daudz visādi darbi ir nesanāk laika samontēt un tā, kā jau solīju par DJI Mavic 4 Pro dronu, ko es esmu kārtīgi iztestējis, varētu beidzot samontēt video. Bet šodien es gribēju parunāt par vienu ļoti svarīgu lietu, jo kas man ļoti interesē. Tā kā es esmu Sony fotoaparātu lietotājs, tad es jau kādu labu laiku gaidu zelta vidusceļu tādam aparātam, kurš nav super dārgs, kā tas ir Sony A1, jebkurš Mark 1 vai Mark 2, bet ar ļoti ātru sensoru, un izstāstīšu, kāpēc šajā video. Tātad šodien parunāsim mēs nedaudz par līkiem, jeb par baumām. Un zinu, ka daudziem cilvēkiem nepatīk, daudziem patīk, bet šīs baumas par Sony A7 Mark 5 jau ir reālas, un ir daudz, kur noplūdušas bildes dažādas, un arī ko mēs sagaidām. Un laikam es skatīšos no savas puses, kas man pat interesē un kas man ir svarīgi un kas man nepatīk tieši 4. ar ko es tagad arī filmēju. Man arī ir Sony A7 R5, kas jau ir ļoti līdzīgs bodijs, kas būs 4. 5. un AI čips iekšā. Bet par to visu pēc kārtas. Tad sāksim par to, ko ir nolīkojuši daudzi. Nu, iespējams, tie, kas testē jau beta versiju, jeb izstrādes versiju kamerai, nezinu, kā to tehniski pareizi saka, softam tā ir beta, bet dzelzim iespējams, ka tas ir nedaudz savādāk. Kas varētu būt tāds, kad 90% taisnības varētu būt, ir tas, kad būs tāds pats rezolūcijas sensors 33 megapikseli, kas ir ļoti labs gan priekš fočēšanas, gan priekš video, viņš diezgan tiek galā, bet šim 4. tas sensors ir ļoti lēns, un to, ko viņi raksta, tie, kas ir nolīkojuši, kad jaunajam Mark 5 būs daļēji stakots sensors, kas ir jau daudz ātrāks. Tas ir daļēji stakoti sensori ir Sony A1 un Sony A1 Mark 2, kas ir ļoti ātri, līdz ar to viņš būs spējīgs elektroniskajā šaterā nofočēt 30 kadrus sekundē, 14 bitu ravu, kas ir ļoti krūta. Un izstāstīšu, kāpēc man tas ir ļoti svarīgi, jo šie divi punkti man ir svarīgi. Es sen gaidu jaunu sensoru. Kāpēc jaunu? Tāpēc, kad šis 4. Sony A7 Mark 4 sensors ļoti lēns un viņam elektronisko slēdzi izmantot ir diezgan bīstami. Es esmu daudz mēģinājis fočējis, man nepatīk, bieži vien ir žēlējies efekts tāds, un teorētiski viņš ir ļoti švaki lietojams, bet ja baumas ir pareizas un Mark 5, Sony A7 Mark 5 būs 33 megapikseli, tikpat liels rezolūcijas kā šis daļēji stekots sensors, tad tas nozīmē, ka viņi varēs arī pilnvērtīgi izmantot ar elektronisko slēdzi un nebūs tas žēlējies veida efekts un vēl visādas citas problēmas. Protams, tu joprojām nevarēsi viņu izmantot ar zivspuldzi, jo tur ir vajadzīgs globāls šateri, un uz doto brīdi vienīgiem, kam ir globāls šateri, ir Sony A9 Mark 3. Ja tu gribi fočēt ar elektronisko slēdzi un ar zivspuldzi, tad tas ir vienīgais aparāts, ar ko to var darīt. Bet par vispārējo, tātad jauns sensors, daļai stakots, kas ir kruta, varēs fočēt 30 frames sekundē ar elektronisko slēdzi, 14 bitu ravu, tas ir standarta ravs. It kā būs pre-capture funkcija, kas ir, kad tu viņu var ieslēgt, un ja tu gadījumā fočē kaut ko ātru sportu vai dzīvniekus, un ja tu nepaspēji nospiest slēdzi, viņš kādu sekundi iepriekš jau tev ir sācis rakstīt buferā iekšā bildes. 8 stopu aibis, jeb attēla stabilizācija, kur sensors iekšā strādā, it kā šim ir 5,5, tad 5. būtu jābūt 8 stopu, redzēs, cik tas būs reāli. Un, lai gan tāds no video lietām, tā kā tas būs daļai stekots sensors, tas nozīmē, ka ruling shutters nebūs tik straks, kur tur tā teikt, kad tu filmē ātrus kadrus, tad uz sāniem tev ar tāda žēlēja tā kā veidojas. Un izskatās, ka šeit būs viss arī ok. Beidzot būs 4K 60p bez kropa, jeb ieslēdzot 60 frames, tev nesabezināsies kadrs, kas man liekas tā kā būtu normāli 2025. gadā. Un arī esot it kā 4K 120, bet ar kropu, bet nav norādīts, cik tas krops liels ir. Nebūs OpenGate, kas video čaļiem var nepatikt, jo
Cik sapratu, Canons un Panasonics jau kādu laiku taisa OpenGate. Tas nozīmē, ka tev pilns sensors rakstās, un tu video vari nofilmējot, izmantot ne tikai šidā, bet arī šidā. Jebkuram sociālam vai jebkuram veidam tu vari norādīt proporcijas, kādas tev video vajag pēcapstrādē, ne jau uzreiz filmējot. Tas ir baigi labi, bet šeit, diemžēl, izskatās, ka nebūs. Bet tas arī saprotams, jo šī ir tā kā budžeta klases kamera. Neteiksim, ka tīra budžeta klases, tomēr bišķiņ jau ar pro featurām iekšā. Jauns AI čips, līdzīgi kā tas ir Sony A1 Mark II vai Sony A7 R5, kam ir autofokus daudz foršāks, ātrāks, ja viņš paredz, kur objekts un kā viņš griezīsies. Grozāms 3,2 colu displejs, ne jau tā kā šitam, kad flipī skrins uz sānu, tikai tu vari grozīties, bet tā kā tas ir Sony A7 R5 un Sony A1 Mark II, kad tev viņš ir arī šitā lokāms. Ļoti labs displejs, man patīk tas, kāds tas ir eriniekam manam, un ar viņu ļoti ēdri strādāt, tīpaši, ja tu gribi zemos kadrus kaut kur fočēt vai filmēt. Ir viena lieta, kas man ļoti nepatīk, un es ceru, ka tā nav taisnība, bet es saprotu, šajā cenu kategorijā nebūs divi CF Express Type A sloti, bet būs viens SD slots, jeb tu varēsi divas SD kartes ielikt. Un viens no tiem slotiem būs CF Express Type A. Ļoti žēl, jo es izmantoju, jau kādu laiku izmantoju CF Express Type A kartes, kas ir daudz ātrākas. Tu vari ļoti ātri izlādēt viņas ārā, tu vari video filmēt tālu intra, jo viņš atļauj tik lielu kodaku bitreitu rakstīt kartē iekšā. Vēl tur raksta, ka būšot uzlabots EVF, jeb viewfinders, jeb tā atstiņa, pa kuru skaties. Un Sony A7 R5 tā tiešām ir daudz krūtākā viewfinders, kas man ļoti patīk. Viņš arī ir lielāks, kad tu pieliec acis, ceru, ka viņš būs tāds pats. Vēl ko viņi ir izdarījuši, novākuši mikro, parasti Sony kamerām ir divi USB porti. Viens ir mikro USB un otrs USB-C. To mikro USB parasti izmantoja priekš kameras kontrolēšanas vai pie gimbala, kad var pieslēgt, un tagad ir tā kā līki, kad būšot divi USB-C porti, līdz ar to tas makro ports ir nomākts, kas ir pareizi, jo tas ir, man liekas, 10, 12, 15 gadus vecs sports, kas mūsdienās nav vajadzīgs, vajag bišķiņ tā kā upgraidoties. Tāds pats korpusa dizains kā Sony A7 R5, kas man patīk. Viņš ir ļoti, ļoti līdzīgs kā jau ir 4, bet bišķiņ labākas rokas iegūja, bet gandrīz identisks. Cenu viņi norāda 3,000 eiro, kas tā arī varētu būt, jo man liekas, kad Mark IV iznāca, tad tas maksāja kaut kā 2,6. Kā jau mēs zinām, tad viss paliek dārgāks, un trīnītis tas varētu būt reālā cena. Bet es ļoti ceru, ka par to trīnīti būs divi CF Express Type A sloti. Tad jau būs ideāli. Un Sony jau ir savā mājaslapā un Sons tīklos norādījis jau preses relīzi, ka būs 2. decembrī, tā kā gaidam, skatāmies. Un tā kā es esmu fotogrāfs, tad šis man ļoti interesē, jo iespējams, ka Sony A7 V varētu būt manas nākošās kameras. Ja šie baumu līmenis piepildīsies, vismaz uz 99%, un ceru pat vairāk, jo vienīgais, kas man šajos punktos nepatīk, ir tas, kā jau es 3 reizes iepriekš teicu, kad viņi saka, ka nebūšot divu CF Express Type A slotu, bet varbūt ar to arī var iziet cauri. Tagad tev vajag super ātru fočēšanu, vienkārši pārslēdzies uz vienu karti. Paldies, ka skatījies, un ja tev gadījumā patīk šādi leak video, ko citi internetā raksta, tad dod ziņu apakšā, noteikti mēģināšu vēl uzrakstīt, kā arī man pa šo laiku ir sanācis daudz visādas citas tehnikas, ko vajadzētu uzfilmēt video, bet diemžēl nav laika. Bet es ļoti ceru, ka janvāris, februāris man būs tāds no darbiem bišķiņ vieglāks, un man būs vairāk laika, lai kaut ko uzfilmētu, tā kā tiekamies nākošajos video.